tā kā es zīmēju sievietes, ja, viņi pat pa sevi jau ir līnija. Ja, un es nevaru, man vienkārši tās mikroshēmas, kas man iekšā ir, viņas nepieņem kaut kādu citādu sievietes attēlošanas veidu. Un otrs tā ir telniecība, ja, ko es pieminēju, ka tā arī ir, es principā veidoju. Ka zīmējums tas ir veidojums, un viņš sastāv no līnijas. Un vienkārši patīk tāds, varbūt tā ir ikdiena, ja, kur mēs sastāvamies ar visādām kaut kādām negācijām, nebūšanām, un tā tālāk un tā jāprojām. Un tas darbs ir vienīgais, kur es mēģinu kaut kā absolutizēt, ja, lai tas būtu skaisti, ja, lai man pašam patikt. Ja. To atkal zīmē tāpat kā tu esi zīmējis, bet es arī neredzu jēgu kaut kā mākslīgi kaut ko zīmēt savādāk, tikai tāpēc, lai es zīmētu savādāk. Man ir tā laime, kad es taisu divas lietas pamatā, ja. Tā ir telniecība un tā ir grafika. Telniecība ir tā pat līnija, ja mēs skatāmies silueti, ja, skulptūrē, ja, tad viņi veido līniju. Un telniecība ir diezgan grūta un dārgs pasākums, un man ir vieglāk taisīt grafikas, ja, un katra grafika tomēr ir savā veidā telniecība. Tas, ko es pēc tam realizēju vai nerealizēju telniecībā, bet viņi tā kā priekšspēle tai telniecībā. Tas, ka tu taisi to grafiku veido, tā ir tā baudas sajūta. Ja. Principā tas ir kaifs. Ja. Tas ir, es tā iedomājos, no kaut kādam narkomānam tas ir tā kā tur iešpricēties. Ja. Kad viens ir tas, ka tu zīmē. Ja. Tas ir tāds kaut kas, kaut kas tā kā mīlēties ar sievieti. Ja. Un tas augstākais punkts ir, ka tu esi to darbu pabeidzis, ja, un ka tu viņu paraksti. Un ar to ir arī cauri viss. Pēc tam ierāmē, jā, tad tu apmēram paņem cigareti, uzpīpē, ja, kaut kādas 10 minūtes skaties, cik tiešām tas ir jauki tev sanācis, ja, un pēc tam zaudē absolūti kaut kādu interesi, ja. Viņi pēc tam tev vienkārši tas vairs nav tavējais. Bet tā zīmēšana notiek tās baudas sajūtas dēļ, ja, tā kaifa dēļ. Kāpēc īsti tāda saucās vilpsons uzsināšana? Jo es vienkārši sēdēju mājās, zīmēju to zīmējumu un atcerējos, pārdomāju savu grūto likteni un tā, un atcerējos, cik jauki bija, kad es biju maziņš un māmiņa ņēma no vannas ārā un lika iekšā tādā dvielītī un slaucīja. Un cik es jūtos laimīgs un pasargāts un kad nebija nekāda problēma. Absolūti nekādas atbildības un pilnīgi tāda laimes sajūta. Un tā radās arī centrālais darbs, vilpsons uzsināšana, kuram pakārtojās viss pārējie. Cik es atceros sevi, vienmēr zīmējis sievietes, tēvam vēl saglabājies kaut kāds zīmējums no bērndārza laikiem, kur es esmu kaila sievieti ar kožu zīmējis. Tad es atceros skolā, es biju tur kaut kāda brīvā tēma, es biju klases biedri bija sajūsmā, es biju tiešām uzzīmējis kaila sievieti, man bija flomasteri, retējiem, kam bija klasē 24 krāsas flomasteri, es biju uztaisījis un tos labākos darbus rādīja, man bija, protams, priecīgs, bet man jau neparādīja. Un es atceros, ka man bija problēmas, vienmēr es ar tādu skaldību skatījos uz pārējiem puikām, kas zīmēja mašīnas, tankus, un es arī centos, man nekad viņas nav sanākušas. Un tad es nospļāvos un domāju, ja man iznāk tā sievietes labāk, tad zīmēšu sievietes. Pakramo laiks ir beidzies, ja, tas slaidru laiks. Ja. Tagad nāk tādas, es negribu teikt Rubens sieva, ja, bet Rubens sievietes, bet nāk tādas Boris Bērziņa. Ja. Cilvēki, tas ir pilnīgi loģiski, viņi vienkārši bija Stabulens, ja, pēc tam bija Kļošens, ja, pēc tam atkal Stabulens, un pēc tam vienkārši cilvēkiem apnīk, ja, un es pēkšņi sāku izjust vairāk to formu, ja, agrāk man bija tāda, es negribu teikt pakarama, ja, bet tāda slaidāks, tad tagad es pats tā brīnos, ja, es kaut kā kļūst tāds apaļāks, tvīrtāks, ja, tāds, zin, ka tu zīmē, pašam tā siltam sirdi paliek. Bet tāds konkrēts, ja, man tieši baida kaut kāda tieši sieviete konkrēti, ja, es cenšos tādīs darbos attēlot sievieti kā tādu, kas ir abstrakti, ja, viņa ir savā ziņā abstrakti, ja, lai viņai nebūtu kaut kāda, kad viņa varētu būt kaut kāda maija, jeb aija, jeb līga, jeb vienalga kas. Principā
tomēr māksla ir primārais. Bet vēl kas man sagādā prieku, tas kaut kāda cilvēka attiecības, ja? Draudzība, ja? Mīlestība. Nekas konkrēts, ja? Tāds varbūt vienkārši tā ir kaut kāda saruna kafejnīcā pie galdiņa, ja? Bet kas man uzlādē, ja? Ko es arī izbaudu. Ja? Viņi var būt veiksmīgi, varbūt neveiksmīgi, ja? Bet tieši kā veidojās cilvēka attiecības, tas man ir interesanti un tas man patīk.